Raidījumu piedāvā ACO Nordic un Saudal. Šajā raidījumā es varu pats uzzināsim par 3 lietām. Ko darīt un kā novietot saules paneļus, par mikroklimatu dzīvoklī un arī par to, kur likt legāli būvgrūžus. Saules paneļu pielietojums Latvijā joprojām ir ļoti aktuāls. Ir pieejams arī valsts atbalsts, tomēr to novietošana reizēm rada jautājumus. Un šoreiz mēs sapratīsim, kādas ir mūsu iespējas. Visādas, neierobežotas īstenībā, līdzīgi kā internetā, kā gribi, tā dara un viss strādā. Jo parasti ir pieņemts, ka jāliek uz jumta, vai nu arī tad leņķī jāveido tādas tā kā savērstas sētas. Ir arī citi risinājumi. Jā, un šeit mēs redzam daudzus no viņiem, un daudz no viņiem ir pat efektīvāk nekā standarta risinājumi. Aplūkosim tos. Jā. Cik sen jūsu uzņēmums jau nodarbojās ar paneļiem? Vispār mūsu uzņēmumam pat nosvinējam 20 gadus. Tad apsveic jau. Jā, tā kā es domāju, ka mēs esam vecākais Latvijā saules, tā teikt, paneļu risinājumu uzņēmums. Bet es ne jau tikai saules, arī akumulātori, viss, kas tur nāk klāt. Jā. Vai šie 20 gadi ir ļāvuši jums atrast šos inovatīvos risinājumus, ja tie rodās tikai tagad? Atbilstoši tehnoloģijām, atbilstoši paneļu maiņai arī mainās risinājumi. Jā, teiksim, šeit mēs redzam vienu no pirmajiem, kas ir arī, tā teikt, visvienkāršākie paneļi un vissenākie, bet viņi arī lieliski strādā kā sētas materiāls. Kādi ir tie galvenie ieguvumi, ja mēs neliekam paneļus uz jumta, bet liekam kā sētu? Pirmkārt, sēta visiem cilvēkiem ir vajadzīga, tātad, un viņas izmērs var būt lielāks nekā jumta platība. Jā. Līdz ar to tad var uzlikt vairāk paneļus, un plus vēl, teiksim, šie ir lietotie paneļi, ko mēs pirkām no Vācijas, kur viņi bija savā parkā tā kā tika modernizēti uz citiem, uz jaunākiem. Un šos mēs dabūjam tik lēti, ka viņi ir lētāk nekā sētas materiāls. Principā, veidojot sētu no paneļiem, iznāk pat ekonomija. Plus vēl viņi ražo elektrību. Vienkārši fantastiski. Un šeit jau izskatās, ka jaunākas paudzes paneļi. Jā, šie ir pēdējās paudzes paneļi, kur gaisma pārvēršās elektrībā no abām pusēm paneliem. Viņi ir saucamie divpusējie vai appusējie. Angliski bifacial. Noliek taisni un miers. Viss krīt lejā no sētas. Reku šitie, viņi labāk ražo nekā uz dienvidiem noliktie. Vairāk sarežģīt, jo viņš ņem no rīta un vakarā. Kad cilvēks vāra rīta kafiju un vakar kafiju, tad ar visvairāk vajag. Jā. Mums ir pievienojies arī saimnieks. Arnold, vai esi apmierināts ar šīm visām lietām un kas vispār tev iedvesmoja šo visu uzsākt un darīt? Primārais tā ir ekoloģija. Tomēr mums ir elektromobīļi arī ģimenē. Un nākamais ir neatkarība. Saimnieks ir apmierināts? Jā, tas tikai ieteiktu citiem. Ar jaunās paudzes paneļi jau arī ir pavisam cita ekonomiskā. Kādi būs nākamie risinājumi? Ir jau padomā kaut kas smalks? Jo atslēgties no sadalas tīkla. Pavisam? Jā. Godīgi sakot, es esmu mazliet uz pauzes par šo jumtu, ka apakšā, kā es pat kā uzzināju, nav nekā cita, kā tikai šie ir latas un saules paneļi. Kondensāta plēva arī. Plēvī, jā. Bet es domāju, nekā tur nesoša, nekā cita nav. Nē, nekā cita nav. Paneļi kā jumta materiāls, jā. Par ieguvumiem. Tātad, pirmais jau nav nepieciešams jumta saguma materiāls. Jā, tas ir pirmkārt. Otrkārt, viņš ir ilgmūžīgāks teorētiski, jo panelim darbības laiks vai kalpošanas laiks ir 50 gadi, grūti teikt 100 gadi, jo viņš ir stikls. Jā, būtībā, domāju, ka mūžīgs jumts. Arī šis ir pirmais šāda veida jumts Latvijā, jā? Zināmais pirmais, jā, mums zināmais. Atkal inovācijas. Jā. Šeit redz apmēram to konstrukciju. Tā viņi pabāst viens zem otru, tādā veidā apmēram. Jā. Bet starp citu ļoti interesants skats ir tieši no iekšpuses no bēniņa.
godīgi sakot, iespaido vēl vairāk. Tā dzīve ir interesanta, jā. Jā, nu, malači. Šis ir asprātīgi un energoefektīvi. Patiešām bez nekā. Un būtībā arī savā ziņā mūžīgi, jo viņš nerūsē, stikls praktiski nenoveco. Jā. Tā kā varētu teikt, ka viņš ir mūžīgs, mūžīgais jumts. Šis ir fantastiski. Tiešām. Šis šķūns bija tā kā pilotu projekts tam jumtam. Pat viņš faktiski bija, tā teikt, ja reiz paneļi ir visur un daudz, tad kāpēc ne šeit, jā. Un šeit ir te redzam hermetisko jumtu, kas tiešām ir nevis kā daktiņu pārlaiduma tipa, bet ar stikla pakaļšu līmi līmētājs, tātad viņš pilnīgi gluds, sniegs lieliski krīt nost. Un arī pie reizes tā gadījumā arī uz sienas, vienkārši kā nosedzošais. Un vēl kas interesants, panelis reizē ir siltuma ekrāns. Ja tu uzliec paneli uz jumtu vai uz sienas, tas saules enerģija paliek tur un aiz tā ir vēsāks. Nepārkarst. Jā, tas arī ir liels ieguvums. Starp citu, ja runājam par paneļiem uz jumta, tas ir viens no ieguvumiem, ko cilvēki parasti nepamana. Viņiem vasarā būs vēsāk. Un šie paneļi savukārt ir tādi, ko mēs visvairāk tomēr esam redzējuši. Ja? Tad šis risinājums ir gandrīz vai klasisks. Šis arī nav klasisks, jo šeit, ja mēs paiesim tā kā no gala apstīsimies, tad šie stiprinājumi atšķirās ar to, ka starp viņiem var izbraukt traktoru, viņš izpļaut zāli. Jo parasti visiem ir tā, ka ir tieši šķērsniskās sijas, un tu spļauvē rokas trimeri un mokies. Ar šeit mierīgi visā garumā izpļauj un viss ir skaisti. Inovācija uz soļa. Jā. Ja par soļiem, kāds būtu mans pirmais solis saules paneļa virzienā? Pirmais solis ir pie sadales tīkliem noskaidrot, vai ir pieejama jauda saules paneļa pieslēgšanai. Jo tagad dēļ tā, ka daudz slēdz, gadās, kad arī atsaka. Ir sevišķi kaut kādos laukos tālākais, tā kā teikt, līnijas pēdējais patērētājs var gadīties, ka paliek bez iespējas pieslēgt paneļus, jo pirmie jau pieslēguši. Otrais solis ir saprast, tā teikt, kur vislabāk konkrētā gadījumā likt tos paneļus. Jā, jo tas ļoti var atšķirties. Jā. Tas standarta risinājums uz jumta, protams, bieži strādā vai parasti strādā, bet tur jāstāsta jumta konstrukcijas ir jumta seguma vecums, jo, piemēram, Vācijā vispār neliek paneļus, ja nav nomainīts jumta segums, jo paneļi kalpos 25-50 gadus, tas segums var kalpot, ja viņš ir vecs, vispār 5 gadus. Tad ko? Vienīgi, ko teikt vācieši par jumtus, kur vispār nav segums, kur ir tikai jumta paneļi? Es domāju, ka viņi drīzāk to ņems savā, tā teikt, pārziņā. Jā. Daudz dažādu tagad paneļu iespēju, vienpusēja, divpusēja jumta, sēta. Un vispārējais, kā neapjukt cilvēkam, kā saprast, ko izvēlēties īsti? Vajag konsultācijas. Un īstenībā tas ir tas, ko mēs pašlaik nodarbojamies, jo izvēlēties starp 10 piedāvājumiem nav vienkārši, bet mēs to zinām, un, protams. Energoefektīvas ventilācijas sistēmas ir ventilācijas ar rekuperāciju. Ko nozīmē rekuperācija? Rekuperācija nozīmē, kad šī sistēma atgūst silto gaisu. Mēs konkrēti piedāvājam ventilācijas sistēmas, kas atgūst ne tikai silto gaisu, bet arī mitrumu. Šīs sistēmas var uzstādīt visās telpās, kā jaunbūvēs, tā arī renovētās mājās. Bet tomēr visprātīgāk ventilācijas sistēmu ir uzstādīt centralizētu risinājumu. Un, kā jau jūs redzat šajā objektā, to arī mēs esam realizējuši, kas atgūst kā silto gaisu, tā arī mitrumu. Tas, ko jūs uzreiz redzat, šeit ienākot iekšā šajā būvē, ir gaisa vadu sistēma ar difuzoru kārbām, kur tad tālāk stiprinās dekoratīvais difuzors. Apskatīsim pašu ventilācijas iekārtu, kas atrodas šajā te objektā garažā. Un šeit mēs redzam izolētos gaisavadus, kas atsevišķi vēl nav jāizolē. Šeit mēs redzam pieplūdes un nosūces šos te izvadus.
pašu iekārtu, kas šai būvei ir izvēlēta 250 kubikmetru jaudas. Šī iekārta vadīsies arī no aplikācijas un CO2 līmeņa sensora telpās, kas ir ļoti būtiski, jo, ja iekārta vadās no CO2 līmeņa telpā, tad viņa praktiski ir autonoma. Tas vēl vairāk ietaupa klienta resursus, attiecīgi finansiāli, jo iekārta negriežās, pieņemsim, maksimālos apgriezienos tur visas dienas garumā. Ja? Viņa darbojas atbilstoši nepieciešamībai. Privātajā sektorā nav obligāti vajadzīgs ventilācijas projekts. Ja? Pilnīgi pietiek ar mūsu izstrādāto ventilācijas koncepciju. Šis ir tipveida projekts, 120 kvadrātmetru dzīvojamās platības liels. Un, attiecīgi, šeit mēs esam uzstādījuši šo ventilācijas sistēmu, kas aizņēma aptuveni 2 nedēļas, sākot ar plāna iesūtīšanu, projektu un piedāvājumu izstrādi, kā arī uzstādīšanu. Sistēma ir 250. iekārta, kas nodrošina 250 kubikmetrus gaisa apmaiņas stundā. Un šāda sistēma izmaksā ar visu darbu 4500 eiro. Pievienotā vērtība ilgtermiņā, es domāju, ka mēs varētu pat izteikt tādus 2 lielus punktus, kas ir varbūt pat 3. Tas ir veselība. Otrkārt, tā pasargā šīs būvkonstrukcijas tiešām no sēnītēm, pelēm sēnītes un liekiem mitrumiem, kas krājās telpās. Un, protams, pievienotā vērtība ir energoefektivitāte, ja, ko mēs nodrošinam būvēs, kad attiecīgi mums nav jāver vaļā logi, lai nodrošinātu šo svaigā gaisa pieplūdi. Un tādā veidā zaudējot, pieņemsim, ziemā savu piekurināto gaisu, ko vēlāk mums atkal nāksies kompensēt ar apkuras katlu. Ja? Tādā veidā mēs nodrošinām šo energoefektivitāti. Visiem iesaku tomēr padomāt un neietaupīt uz ventilācijas sistēmu, jo gana daudz piemēru ir bijis, kad cilvēki mums zvana, interesējās par izbūves iespējām, kad māja jau ir gatava un kad jau ir kaut kādas negatīvās sekas. Visbiežāk tie ir liekie mitrumi, ar ko cilvēki netiek galā. Un tad jau ir īstenībā daudz problemātiskāk un arī jau daudz dārgāk to izdarīt. Raidījumu piedāvā ACO Nordic un Saudal. Raidījumu piedāvā ACO Nordic un Saudal. Būvniecībā parasti ir tā, ka jo lielāki plāni, jo vairāk būvgrūžu. Kā ar tiem tikt galā legāli un pareizi, to tūlīt noskaidrosim. Parasti būvniecības procesā rodas vēl kaut kas, kur kaut kur ir jānoliek. Ko ar to darīt būvniekam? Te jautājums, kurus gribētu no sākuma varbūt sadalīt, ir, cik liels ir tas būvnieks. Ja? Vai tas ir privāta persona, vai tas ir kaut kāds uzņēmums. Ja? Jo, kāpēc es tā sadalīju? Jo privāta personām ir tā ķibele darīt varbūt ne īsti pareizi, bet kā ir lētāk, kā ir ātrāk. Ja? Un tad ieiet kaut kādos portālos vai sociālos tīklos un izvēlās pirmo telefonu, kam piezvanīt. Un tas atbrauc ar kādu busiņu vai piekabi un izved, un lielākoties mēs tomēr zinām, ka izved nepareizi kaut kur mežā vai kaut kādā, bijušajā karjerā, un tad pēc pāris gadiem atrodas liela kaudze. Tā kā tas privātajā ar šo klibo, un es aicinātu tomēr neizvēlēties pirmo telefonu, kas jums uzbrūk. Es teiktu, pirmā izvēle ir visvienkāršākā ir piezvanīt savam atkrituma apsaimniekam un painteresēties, vai viņš piedāvā arī šo pakalpojumu. Pēc tam varam iet arī, vienkārši ievadot Google būvgrūžu apsaimniekošanu, ja, jums izskatīs vairāk uzņēmumi. Šī brīdī ir likums, ka tomēr visās mājaslapās ir jānorāda arī savu komersanta reģistrācijas numurs un arī atkrituma apsaimniekošanas atļauja. Vai cilvēki ir uzrādījuši atkrituma apsaimniekošanas atļauju? Tad ir jāskatās, vai ir atļauja. Jā, ja ir atļauja, tas nozīmē, ka jebko, ko šis operators uzņēmums savāks, viņš tanī pat brīdī, ka viņš no jums paņems, viņš to piereģistrēs sistēmā, un tas būs izsekojami. Ja? Līdz ar to viņš arī gan savākšanas, gan nodošanas vietu piereģistrēs. Tā tad nekāds mešs vai karjeras tur neuzradīs. Bet tiešām ir
Ir kādi, kas reklāmās norāda, ka mēs izvedam būvgrūžus, bet viņiem nav licences? Es teiktu, tie, kas ļoti, ļoti aktīvi reklamējās, tie ir tieši tie, kuriem nav šo atkritumu atļauju. Ir tīpaši izmantojot sociālos tīklus. Ja? 90% no tiem, kas tur ir, tie ir nelegāli vai tie ir bez atļaujām. Ja? Līdz ar to tur izvedēji meklēt nevajadzētu. Ir tīpaši Facebook Marketplace. Neviens lielais tur jums bildes ar busiņu, kur aizmugurē ir atvērtas durvis un piekrauts lielgabrīts, ja, vai atkritumi. Tā ir tāda ierastā viņa reklāma. Ja. Neviens lielais to neliks, un līdz ar to uz šo uzķerties tiešām nevajadzētu. Kādu mēs uzskaitījumu varētu teikt, kāpēc nevar izmantot cilvēkus, kuriem nav licences? Pirmais, protams, cilvēks reiz teikt, kāpēc gan tā nedarīt, jo tas būs lētāk. Ja? Bet tad otrā rokā jūs varbūt saskaitiet to, ka jūs nezināt, kur to izvedīs, jo skatoties no ilgspējas tāda viedokļa, ja? Tomēr jebkurā lietā, ko mēs arī no būvniecības objekta izvedam, ir ļoti daudz lietas, ko tomēr vēl var sašķirot un kurām otru dzīvi piešķirt. Oficiāli operatori ar šo nodarbojas, neoficiāli operatori, diemžēl, ar tādu pāršķirošanu vai kaut kādu ilgspējīgu domāšanu zaļu, ka kaut kādām lietām otro dzīvi piešķirt nenodarbojās, viss aizies nebūtībā. Ja? Tā kā paskatieties, vai tā zaļā un kaut kāda ilgspējīgā domāšana varbūt tos pāris eiro atsver, jā, būs dārgāk, bet ir arī daudz piemēri, kad mums, pieņemsim, atnāk vienkārši bilde, reku mums ir mežā, lūdzu izvediet, jo jūs tur esat operators, mēs atbraucam un dažreiz tur arī var atrast vienkārši kaut kāds dokuments un mapes, un tur ir pierakstīts, kas to ir izdarījis. Ja? Ir kāds čeks pazudis kādā kumodē vai kāds dokuments atstāts kādā kumodē, kas ir izvesti. Tad tur nav ilgi jāmeklē, kurš ir tas labais cilvēks. Pieņemsim tagad, Ants Klinsons ir izvēlējies Eko Baltija vide. Kas man jādara? Kādi ir šie mani soļi? Pirmais, ko ar jums noprecizēs, un to darīsim mēs, vai arī citi visi operatori, ir cik daudz jums tie būvgrūži radīsies un kāda jums ir vieta, kur to konteineru vai maisu novietot. Jo, ja tas ir dzīvokļa remonts, mēs pieļaujam, ka tas apjoms tomēr nebūs liels, un jums arī nav baigi, kur nolikt lielu konteineru. Līdz ar to risinājums būs tāds big bag maiss, kā mēs sakam, viņš ir 1x1 metrs, kubikmetru materiālu jūs tur varat iemest. Un arī mierīgi uz kaut kādu gājiņu celiņu vai piebraukt uz viņu atstāt. Ja? Ja tas ir lielāks būvobjekts vai privāta māja, ja? Tad ir jau variants par to, ka var uzlikt konteineru, bet attiecīgi viņi var būt no 4 kubi līdz pat 30 kubi. Kā ir ar izmaksām? Tomēr tas Ants ir piezvanījis tev, ka viņš vēlās izvest savus būvgrūžus. Kā jūs rēķināt to visu? Izmaksām būs divi faktori. Ja. Viens ir, protams, tas apjoms, ko jums vajadzēs, un vai tas būs tas maiss vai konteiners, jo tie ir divi dažādi izvešanas veidi, un otrs būs jūsu attālums. Ja. Kad tādam standarta dzīvokļu remontam, kā 2-3 maises, viens maiss līdz 100 eiro. Bet, ja, piemēram, es nekad mūžā, ja, bet kāds cits, un es domāju, šo nelegālo ceļu, cik tas maksā? Tur sodi ir uzreiz administratīvie sodi, ja tas ir mazos apjomos. Kriminālie sodi, ja tas ir lielos apjomos, bet mēs skatāmies tikai mazo apjomos administratīvie, tad tas ir reizinātais reiz minimālā alga. Arī gadījumā, ja man ir vecs īpašums, arī tad man ir vērts zvanīt un sarunāt, jo es vēl nezinu, cik man liels apjoms var gadīties. Es domāju, ka jūs zinat vismaz to būvniecībā, tas saucās būvapjoms kubatūrā, ja, cik kvadrātmetrus jūs restaurēsiet vai ko jūs darīsiet, vai kādas ir platības, pie ko jums strādāsiet. Tā kā aplēst jau tad var apjoms var, ja. No sākuma var uzlikt arī kādu mazu konteineru, bet ja jūs redzēsiet, ka viņš pildīsies, tad uz mājiņu atvedīsim attiecīgi nākamreiz pat lielāku. Ja. Bet ir jāņem vērā viens jautājums gan, kur jums uzreiz uzdos un jums jābūt gataviem atbildēt, kāds šim vecajam objektam ir jumts. Un, ja tas ir šīfers, tad tur ir jārēķinās, ka tās izmaksas būs liels, jo šīfers vairs nav būvgrūzs. Šīfers ir bīstamais atkritums, viņa nodošana būs atsevišķa, viņa nodošana būs dārga, jo Latvijā ir tikai 2 poligoni, kur viņš vispār var. Cik aptuveni jūs gadā šādas pārvadājumus veicat, cik jūs savācat? Jāsaka, ka pārvadājumi, protams, skaits ir atkarīgs no tā, cik liels ir tas konteiners, ja, bet tas konteiners var svērt no savām 2 līdz pat kaut kādām 10 tonām, ja, bet ja mēs tad runājam par tonu apjomiem, par apjomiem, jā, tad gada ietvaros tie ir vairāki 10 000 tonu būvgrūžu, ja, tā kā, tie ir tiešām ļoti, ļoti liela apjomi. Es vienmēr tos 10 000 salīdzinu tādiem, cik katrs reģions vispār Latvijā rada atkritumus kā tādus. Un tad pieņemsim visa Vidzeme, Valmiera, Cēs, Smiltene un citas Vidzemes pilsētas kopumā rada jebkāda veida atkritumus tikai 25 000 tonnas gadā. Tā kā būvgrūžu mūsu dzīvē ir ļoti daudz. Ja mēs kā viens no operatoriem savācam vairākas 10 000 tonu, tas ir tas, ko
ik viens Vidzemes iedzīvotājs katru dienu vienkārši izmet savā maisiņā, tas ir pielīdzināms apjoms. Tā kā ļoti daudz. Mēs jau sapratām, ka pie Rīga ir tur, kur visvairāk tas viss notiek, bet ja par reģioniem, kur mēs darbojamies visā Latvijā? Mūsu darbības tādi areāli vairāk ir Rīga, Pierīga un Kurzeme lielākoties ap Liepāju, jo šajos divos reģionos Liepājā un Pierīgā mums tieši ir arī bulgušu šķirošanas laukumi. Tā kā tur mēs tiem materiāliem spējam iedot otru dzīvi. Citos reģionos mēs pagaidām vēl neesam pārstāvēti, bet tas nenozīmē, ka tur nav kāda vietējā legāla operatora, kur sadarboties. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Kā bez grūtībām nostiprināt smagu priekšmetu ar ķīmisko ēnkuru, Raidījumu piedāvā ACO Nordic un Sodal.